Darbie skatītāji un klausītāji, ar jums esmu es, Egīls Grāvis un Krišs. Jau 4. epizodē podkāstam Ko tu lūri? Es neko nedaru, nelūri. Paldies visu pārējo epizodu skatītājiem un klausītājiem, bet tikai vienam ir vislielākais paldies, un tas ir Not Richie 88. Par to, ka viņš ieteica mums šodien parunāt par filmu soundtrackiem, jeb skaņu celiņiem. Neričī 88 mīļākais skaņu celiņš ir Planēta Zeme 2. Ko gan jau, ka Hans Zimmers ir veidojis, ja nemaldos. Paldies arī Hansam Zimmeram, ja viņš to ir veidojis un iespaidojis Ričī. Un tad šodien arī mēs esam sagatavojuši katrs... Kā jau normāli studenti, katrs no mums ir uztveris šo te uzdevumu citādāk. Man ir 5 filmas, kur soundtrackus es vēlos vairāk iztirzāt un aprakstīt, un Krišņam ir pilnīgi radikāls pieejams šai tēmai. Bet, lai atgādinātu vēlreiz konceptu, mēs katrs dalāmies filmām. Liekam sarakstiņā. Sarakstiņu varat atrast epizožu aprakstā. Šo var klausīties gan Spotify, gan YouTube. Tas visi vizuāli arī baudāms materiāls, jo kas domā, ka mēs kaut kādu podkāstu esam netika. Krišs! Tev ir lapiņa, man telefons. Es domāju, ka lapiņai priekšroka. Lapiņai priekšroka. Nu, kā jau mēs te runājām, ka katram ir savs pieskāriens izpratnēji, ko nozīmē top 5 soundtrack. Es sapratu, ka es top 5 netaisīšu, tāpēc, ka es gribēju vairāk iepildīt to dziesmu, filmu soundtracki, kas man ir atmiņā paliekoši un, tad, protams, konsolidējot to visu lielo čupu. Kā tādu pirmo, man šķiet, ļoti liela tēma ir Bonda filmu title sequence gabali. Bonds vienmēr ir bijis asociējies tieši ar to, kā bez visa tā actionu un kas tikko un vīriešu tur femme fatale versija. Viņam vienmēr ir ļoti zīmīgas un spēcīgas šīs title sekvences, titru sekvences, kas saistās arī kopā ar to kā dziesmu. Un katra šī dziesma ir unikāla katrai filmai, un līdz ar to tas, ko es gribēju pieminēt, esmu noteikti noskatījies pilnīgi visus James Bondus, sākot ar pirmajiem, un viņi ir vienu mirkli skatīti, tā teikt, vairāk kārtīgi, un tad līdz ar to tās dziesmas ir nosēdušās. Un tādā čupiņā, ko es varētu atzīmēt, ir From Russia with Love. From Russia with Love. 63. gads. Diamonds Are Forever. Tāds gabals. 71. Goldfinger. 64. Live and Let Die. Tas jau ir šitais Pierce Brosnans jau tur ir parādījies. Nē, smūdi, tāpēc, ka tas 73. tur nevar būt Pierce Brosnans. The World Is Not Enough. Tas gan ir Pierce Brosnans, 99. gads. Casino Royale with Cheese. Vai ne? Un Skyfalls. Man liekas, tāda labi gabali, kas ir katrs no viņiem vismaz man nosēdušies. Es domāju, ka tur arī citu filmu forši gabali, bet jā. Nu, ņemot vērā, ka tu tikko nosauc 6 filmas, varbūt tev ir no šīm 6 filmām kāds favorīts pirmajai kategorijai? Man liekas, ja ir kāds favorīts pat no šīm visām, tad Diamanti ir mūžīgi un no Krievijas ir mīlestība. Tās būtu tās divas. Protams, ir Skyfalls, šo kur jau ir citātu Adele. neņemam ārā, lai arī kurš šo montēt negriežam ārā šo citātu tā kā ārpus konteksts, lai nav tā, ka pēkšņi ir Krišs pateicis. Tam te valsts nevis ieņēmuma dienas, bet citu Arī dienas. viņiem nevajag. Viņiem vēl jau vairāk nevajag. Jā. Nu tā, šis būtu tāds pirmais bloks ar dziesmu gabaliem, kur ir noteikti vērts noklausīties, ja nav dzirdēti. Ok, tātad Diamanti ir mūžam. Labi. Nu, ok. Es sapratu uzdevumu, man ir viena filma. Un tas ir Trainspotting 96. gada soundtracks, Danijs Boyles. Okay. Kāpēc? Tiem, kas nezina, tā ir filma par heroīnu atkarīgajiem Edinburgā. Galvenajā lomā ir Jevans Magregors. Tas ikonisks 90. gadu visu tā kā dziesmu iekapslējums. Tur ir britpops, elektronika, punks. Tur ir leģendas visā tajā soundtrackā kā Lou Reeds, Iggy Pops, tā viņa dziesma Lust for Life. Tur bija interesanti, ka Lust for Life tajā brīdī bija jau 19 gadus iznākusi. Un tad tajā brīdī, kad cilvēki noskatījās Trainspottingu,
Tas bija bezmazliet tā kā jaunās paaudzes iepazīstināšana ar Iggy Popu. Nu, tā brīža. Un, lai Boyles vispār varētu tikt pie tās mūzikas, viņš ar Davidu Bowie sarunāja, ka viņi kopā iet un pārliecina Iggy Popu. Kas ir tā kā, normāls fakts. Kopā Boyles ar vienu džeku, Ians Welsh, es pareizi atceros, viņi salika kopā visu to soundtracku. Tagad tas nav tā, ka tu iedod kādam viņš uztais, bet tu reāli pats tā kā raksti ārā īstas dziesmas. Un neskaitot jau tur Iggy Popu un Lou Reedu, tur ir arī Damons Albarns, kas ir Blurs, Gorillaz, kas ir tā kā arī viņš ļoti daudz filmām, seriāliem, visu kaut kam ir taisījis mūziku, bet viņš arī tāds, tas mūzikas bez maz vai, ka tu visticamāk klausies viņa dziesmu, pat nezināt, ka tā ir viņa dziesma. Viņš tur ļoti daudz parādās. Tad ir tā Underworld Born Slippy dziesma, ko mēs visi uzreiz zinām, kas ir tāda katra Kalves dīdžeja, kas ir bijis kaut vienreiz Berlīnē, viņa tā augstā grāla. Un jo tas arī bija tas 96. gads, kad Boylam tā doma bija uztaisīt tiltu, pa kuru brauc vilcienu un ritīgi skaļi mikrofonā uzreiz gan jau ir. Tā doma viņam bija ar soundtracku uzbūvēt tiltu starp to Lou Reeda, Iggy Popa 60. un 70. gadu narko pasauli un visu to paudzi ar to mūsdienu tā brīža 96. gada narkomāniem. Tajā pašā filmas skaņu celiņā parādās Brians Eno. Jā. Nav jokliet. Primal Scream. Pēdējā dziesma. Nenormāli forši. Tā arī saucās Trainspotting. Kas ir tīri tur pavadījums, bet ļoti, ļoti, ļoti tāds labs. Un arī klasiskā mūzika mazliet ir iekšā Trainspottingā. Kāpēc Trainspotings? Kročs, viņi izlaida filmu, un tā filma būtībā atdzīvināja daudz vecās dziesmas, kas bija tas pats Iggy Popam, Lou Reedam, kaut ko, tā kā pacēla atkal bišķiņa, bez maz vai tādā tā kā pop kultūrā uz augšu. Tas ir viens. Tas soundtracks tik labi pārdevās, ka viņi sāka izdot atsevišķi gan diskus, gan plates, un tas tik labi pārdevās, ka viņi izdeva vēl vienu disku ar dziesmām, kas netika. Būtībā Danijs Boyles ar to, kā viņu sauca, Irvīns Welsh, viņi vienkārši nokūrēja divas mūzikas playlists, kas pašas vienkārši aizgāja pa sevi. Un es pat Sašam, Rasoļņikovam, es viņam uzdāvināju, es dzimenu arī Trainspotting plati. Un tas tā ir vienkārši ļoti labas mūzikas, tāda izlase. Tas ir tas, tad atdzīvināja tās karjeras un vilka paralēlis starp narkomāniem 20 gadu starpā. Un man liekas arī inčīgi tas, kad tie nav, tur amerikāņi un uzreiz westerns, vai kā parasti filmās tev ir kaut kāds tur itāļu uzreiz komponents un ko, bet tev ir no popkultūras un no punka un no viss tā atbilstoši tam, ko tu runās savākts. Briti. Un tas viņiem ir bišķi stiliņš. Un man šie nav vienīgie briti man šeit, jo man liekas, ka britiem visforšākā mūzika, jo man sākumā bija doma Snatch uzreiz ar muzonu iet iekšā, tur ir Golden Earrings un visi šitie te. Un tas dubultais CC, tā grupa, tur albumi, viņiem vēl nenormālākie. Tā kā britiem salikt mūziku kopā ar to, ko tu redzi, filmas stilā baigi sanāk. Bet jā, Trainspotings. Okay. Un tātad mana pieeja ir vienkārši tā kā playlist, tas saraksts, kuru brutāli es arī tagad Spotify atveru vaļā un es skribu, ko es esmu saglabājis. Tāds, ko es varu uzlikt. Un man nevajag tur speciāli par to filmu domāt, bet vienkārši atsevišķi šis kā mūzikas gabals strādā un man patīk. Es emocionāli vairāk štajā balstos. Varbūt tieši no Bonda nav visi gabali, bet es domāju tā kopumā pilnīgi viss, ko es te nosaukšu, arī visi viņi man ir Spotifyā vienā vai citā playlistā un jā, viņi ir tā. Bet mums arī tā atšķirība, ka tu dažreiz klausies tādu vairāk ambientāku, atmosfērisko mūziku, bet es vairāk sliecos uz tādu dziesmas ar vārdiem tipu no sērijas. Arī ne tikai, bet man liekas vairāk to, es nezinu, kā lai to pasaka.
Nu, vienkārši mums arī atsevišķi mūzikas Arī, jā. filmas, kas ir interesanti arī šobrīd. Mhm. Labi. Nu, man liekas, nākamā, ja pirmais bija Bonds, tad otrais man šķiet ir tāds... Borns. Nē. Okay. Borns tas ir, nu, tur jau, zin kā, ir viens tur ir viens mobijs, vai ne? Nu, kas, protams, arī ir spēcīgs džeks, bet man drīzāk ir vecais labais Īstabas Cimers, vai ne? Nē, otrādi Hans Īstaba. Jo, nu, man liekas, visi gabali, kas ir, kurus mēs esam skatījušies un filmas, kuras mums patīk, nu, es nezinu, 80% ir viens džeks, to visu ir dragājis. Un tas ir iespaidīgi, jo viņam ir baigā tāda, man liekas, tagad tas, kas viņam ir minu papēžos, ir tas Ludvigs uz Elburta. Viņš ir šitam te tagad Odisejam taisīja, un viņš taisīja šitam arī Nolana gabalām par atombumbām, zināms, kā Oppenheimers. Jā. Tur bija labs muzons. Un viņš ir tāds, kas arī ir, nu, tāds pusģēnijs, ja ne viss pilns ģēnijs. Viņš tur tā kā, bet, nu jā, par Hans Zimmeru, man liekas, nu, klasiskās lietas, kas ir, protams, Nolans ir ar viņu ļoti lielā sadarbībā, Interstellars, Inceptions, vai ne? Bet, nu, ir, protams, arī tādas lietas kā Dark Knights, Sherlock Holmes 2008. gads. Viņam bija, tur, kur bija... Roberts Downey Jr. Jā, un viņam arī tāda... Un tas, kas, kā viņam bija? Tas otrs džekiņš? Jā. Nu, viņš arī Rīgā filmēja to tas Putinu. Ir Putins, jā. Jude Law. Šo atkal neņemam ārā no konteksta, jā? Šitas te ir Rīgā. Putins bija Rīgā, jā. Bet, nu, viņam ir arī, protams, tādi klasiskie hīti kā Gladiators, Karību jūras pirāti, Dūna jābi divi vai ne, un ka viņš tagad to otro Dūnu viņš nevarēja dabūt laikam balvu, tāpēc, ka viņam uzdirs par to, ka viņš esot nokopējis pirmo Dūnu. Nu, ka tas ķipa neskaitoties, bet, nu, tur pa lielam ir tāda ažiotāža, jo tur kaut kādi procenti. Un Mission Impossible arī, nu, un tas ir tikai tās filmas, kuras ir mums zināmas. Viņam ir, nu, viņš tam Call of Duty taisa, viņš visam taisa pa lielam. Bet tas ir interesants ķēriens, ne? Jo tas viss jau kā no komponistu viedokļa tev iedod filmu vai fragmentu vai ko, un tad tu taisi izrietot no tā. Jā, bet viņam ir tāds unikāls, nu viņa tas stiliņš ir būt miksēt to elektroniku ar klasisko, kas ir, nu, gluži netipiski, bet, nu, tā ir tā spēja drīzāk to tā labi organiski savilkt kopā, kur tur ir kaut kādas elektriskā ģitāra un tur vienkārši daudz pa tādām, viņš nav tik daudz, tā kā tas Ludvigs, tagad tas Ludvigs tur ir pilnīgs psihais džeks, viņš tur vēl kā ārā pilnīgi visu, tur 16. gadsimta, tur tās gičiņas un kas tik vēl, visi grabuļi, un to visu tās samiksē tā, ka tev liekas, ka what the fuck, kas tas tāds ir. Un, nu, Odisejs, kā saka, vēl ir priekšā skatīšanās, bet es tieši šodien, es dzirdēju vienkārši Odiseju vienu gabalu, un tāds, es nedrīkst klausīties. Šie puiši vēl neviens nav redzējuši Odiseju. Šis puisis iet trešdien. Es esmu redzējis tikai to vienu daļu, pa kur jau mēs jau iepriekšējā kaut kādā epizodē runājām par to mazo Trojas zirga epizodu, un es jau biju karsts. Un es pat negribēju, lai sākās tā filma. Tā kā par to varbūt mēs atsevišķi kaut ko parunāsim. Bet, nu, jo tā ir viss sahaipotākā filma, man liekas. Un dzirdēts ir arī, ka viņi ir tā haipa vērta. Nu? Es arī dzirdēju pretējos viedokļus. Nu, tad tur ir jāiet skatīties. Kurš ir intelektuālis? Es domāju, ka pseido-intelektuāļiem gribās ritīgi nodirst viņu. Nu, arī tur. Bet es arī redzēju, ka tur parādās Travis Scotts, un man uzreiz tā kā ir... Nu, jā, viņš tur kaut kā... Nu, vajadzēja ielikt ķeksīt, karoči, kuru mēs liekam, mums te ir vajadzīgs kāds, kas jaunajiem un visiem reperīšiem. Un tas tā, kā viņš tāds Toms Hollands, tas, kurš ir Spidermans. Jā, nu tas man arī tur tā nepārāk. Bet, nu, es teiktu, jāredz filma. Ja tajā filmā būs kaut viena viņa reference uz Spidermanu, ka viņš tur kaut ko, es biju ārā. Es eju ārā no Odiseja. Labi, ejam uz priekšu. Jā. Latviešu filma. 4 balti krekli. Jā, protams. Nice. 4 balti krekli. Balstīts izrādi ar nosaukumu, uz lūgu ar nosaukumu 13. kas bija Gunāram Priedem. Un tā bija nosaukt 13. jo tā vienkārši bija viņa 13. lūga. Un acīm redzot, viņam diži daudz nebija jādomā.
visu vīriešiem. Uzreiz. Tā, elpojiet dziļi. Ir šis alternatīvais nosaukums, jo kontrola iestādēm nepatika 4 balti krakli par sirdsapziņām. Filma par to arī runā par cenzūru. Ja kāds, kas šobrīd skatās, vēl nav redzējis 4 baltus kraklus. Viņi ir restaurēta, atjaunota, prastīna, ko saka kvalitātē. Noteikti pameklēt internetā, varat atrast, redzēt. Jā, diezgan arī mazs raidlaiks, stunda 13, ja pareizi atceros, bet superīgi. Imanta Kalniņa mūzika, un pats galvenais tas, ka mūzika šajā filmā ir arī bijis kā galvenais varonis, uz kā viss tika montēts un būvēts. Tā kā arī montāžā viņi visu grieza, balstoties uz Kalniņa dramaturģiju un visu to mūzikas pieeju. Kā arī šis ir laiks, 67. gads, kad pasaulē jau bija Beatlemānija, un tāpēc tā mūzika ir tāda popsīga. Viens ir popsīga, bišķi roķīga, tas tēmas viņai ātrāks, un arī tās melodijas ir varbūt bišķiņ tādas, ka tev liekas bet kurš no viņiem varēja pie zāles tikt un pīpēt? Viņi jau netika. Bet tie džeki, kas Lielbritānijā, tur vienkārši pasauli gāzā otrādi, viņi jau tika pie zāles. Un viņiem tas ir, un Eolikai arī ir kaut kādas tādas vecās dziesmas, ka tu dzirdi tos ģitāras solo, un tu bišķiņ tā kā debīls sajūties, jo tu jūti, ka... Kalniņš vienkārši ir pusģēnijs, un viņam visi tur tā ģimenes sadaļa jau ir... Saucam pa ģēnijs. Lai iet līdz films, jā. Un tas ir tas, bet, lai filmai izvēlētos komponistu, bija atlase, bija konkurss, ka bija jāuzrakstā šī 4 baltu kraklu dziesma, ja es pareizi atceros. Tā kā tas title songs, un Kalniņš vienkārši visus pārējos izārdīja. Man šīs dziesmas, tas jau par viņām zināju tur iepriekš, pirms noskatījos filmu, bet man liekas, viņas ir tik jaukas un tik tādas dungojamas un izdziedamas. Tā kā tu noklausies vienreiz un tu visu dienu bagāts man pieder viss. Un, protams, Pauls Butkevičs, kas nesen aizgāja otrā saulē, tāda balss liekas, ka tev ir tādu lielu, biezu samta segu apsedz. Un tu tikai apgulies un ar mani. Un tādā ziņā, man liekas, diezgan ģeniāls viss tas pasākums. Un ironija tā, ka viņi runā par cenzūru, tas, par ko viņi runā, bet tas arī viss ar to filmu notika. Bet tekstus visam rakstīja pats čaklākais džeks, Māris Čaklais. Un ieskandināja ansamblis Zvaigznīte. Visi interesantākais gan, kas man liekas, ka filma savu pirmizrādi piedzīvoja 87. gadā. 20 gadus pēc viņa bija uzņemta, bet tos 20 gadus tā mūzika kultūrā vienkārši tika dziedāta. Daļa tā ansambļa Zvaigznītes, daļa Kalniņa. Un tad ir pretstats ar Trainspottingu, kur varbūt filma izvilka to mūziku no dzīvēm. Tad te mūzika gāja pa priekšu, visi jau sirdī no galvas zināja, kad tu esi bagāts, jo tev pieder viss, kas ar tevi noticis, un 4 balti krakli un tā tālāk. Un tas interesantākais vēl vairāk par to, ka tev ir soundtracks iet 20 gadus pa priekšu bildei, ka 51 gadu pēc filmas izveidošanas viņa tika pievienotām Kannu klasikām 18. Pēc, ka gadā. tikko viņu restaurēja, tā kā bija BB. Viņi gāja tur visam procesam, un tad viņi aizgāja uz Kannām. Un viņu pievienoja tām klasikām, un tad, protams, šitas Režiks Kalniņš devās ar Zvirbuli. Tas, pa kur mēs skatījāmies to bakalaura darbu, kas bija fantastisks, tā kā vizuāli un vispār. Es gandrīz saraudājos. Tas man ļoti patika. Un tad viņi abi džeki aizbrauc un noskatījās visiem kopā. Kas man liekas ļoti skaists tāds pilnais aplis tajā filmē. Jo tad tie gadu skaitļi, kas 20 gadi, tu uztais kaut ko tādu 20 gadus kaut kur. Kaut kur sēž un gaida tevi, Tāpēc, ka kāds tur apvainojies ir. Tas ir par to vien noturēt to plauktā, nepadoties. Un tā mūzika tā kā naturāli tagad. Jebkurā brīdī. Es dažreiz, ja es gribu 4 balti krakli un es esmu zirgā. Kruti. Jā. Tad arī to var likt jebkurā brīdī, jebkurā laikā.
Nu, tad pārslēdzoties tieši uz tādu uzhaipošanu, ne, bet tādu emocionālo... Step Up 2. Step Up 2, davai. Čanings, Teitums. Uzšans, jā. Davai, Bet, mazā. Man liekas, ne, bet tieši man tad atsevišķi tā trešā daļa kaut kāds tāds fight, cīņa, bišķi treniņš, bišķi, un kas ar to mums parasti asociējas? Rockies, bet, tā kā nav tikai, bet Rockies 4, ja, viņam ir pirmkārt dziesma training montāža, man ir playlist training montāža, tu uzliec viņu, tu ej fucking skriet, un tur ir konkrētā dziesma, kas ir Going the Distance, ja, Bills Kontijs vai kāds džeks, un tā ir tāda, kur tu spied. Tu ej pilnīgi kalvā, tu mirsti, tu nomirsi un tu izmučīs cauri. Bet tā nav vienīgā dziesma. Rockies pats par sevi, man liekas, ir ļoti spēcīgs, un mūzika ir attiecīgi viņam ļoti līdzi iet. Bet tādi, arī viens no zīmīgākajiem meldiņiem. Un tu jau zini, kad Stallone pusi seju nejūt un davai rūbamies. 92. rauns, acis griež vaļā. Adrian! Bet ceturtais, tas, ko vēl varētu pielikt, ir, man liekas, klasiskais Karate Kid. You're the best around. Joey Esposito un Ennio Morricone. Tas ir šitais. Tas arī ir liekams. The Good, The Bad and The Ugly. Tas jau arī liekams ir Hansa istabā. Tas ir Hansa istabā, bet es tieši domāju, viņš šajā brīdī Hans bija savā istabā ar Ludvigu, kaut kur tur cīnās vai ne, bet te bija tādi 3 gabali, kuri man likās, kurus es šķīsti esmu atklausījies savā Spotifyā, un tos noteikti ir vērts izvilkt ārā un, ja kas, ielikt arī savos listos. Atpakaļ pie Britiem. 2024. gads. Bird, jeb putns. Par šito filmu krūtis stāsts, jo, nekas ārpasaulīgs, bet biju, ja pareizi atceros, Rīgas IFā, aizgāju ar tādu, inčīgs posters, man liekas, ka es par šo filmu dzirdējis, un aizgāju. Vēl aizvien ļoti spilgti atceros, un man ļoti patika viss no sākuma līdz beigām. To izveidoja kundze vārdā Andrea Arnolda par bezpajumtnieku un narko kopienu, kā jau Briti, kur galvenā varone 12 gadniece, viņa sitās cauri dzīvei, un tad viņa satiek tādu mistisku personāžu, šo te Bird, jeb putnu, kas ir tā kā Džeks. Tā ir Arthouse filmu festivāla, tā kā, bet pie šī baltīnas garšo 2x labāk filma, kas man nav raksturīga. Tu zini man. Tev negaršo baltīnas, jā? Man negaršo baltīnas, bet es viņu dzeru. Tas, laikam, arī, kas mani tik ļoti aizrāva, tā filma sākās ar dziesmu, ko es tā kā grupa, kas man patīk, uz kuras koncerts es bijis visu. Un viņi arī iet pēc britu ne pop kultūras, bet vispār tādām, eiropeiskām vairāk dziesmām, mūzikām un grupām. Tātad mums ir īru grupa Fontaines DC, kas ir īru džekiņi, laba mūzika, tāda agresīva mūzika. Tagad jau viņi ir tur, protams, mīl visus un tādā garā. Un tad ir Sleaford Mods. Vai tu zini, kas ir Sleaford Mods? Nē, bet izklausās labi. Sleaford Mods es iemaldījos viņu koncertā pirms pāris gadiem, tepat netālu Lucavas salā Pozītī. Un es aizēju, un tur ir 2 britu nariki. Viens pie kompja dejo, un otrs tādā ļoti vaļīgā izskatā ar mikrofonu nosvīdis, un viņam ir narkomāna seja. Viens no maniem mīļākajiem koncertiem. Jo, zini, ka tu tāpat kā tai filmai, tāpat ar viņiem es iepazinos nejauši. Es viņus esmu atklausījies, viņi izrādās tā kā tieši tur Britu zemēs un kur tik vēl ne. Viņi ir tāds underground narkomāna elektriskais kopā ar dzeju. Bet viņš tā kā nevis repo, viņš tā kā, tur dod iekšā. Tur ir viņu mūzika. No abām grupām ir dalībnieki, kas parādās filmā, kas uzreiz ir tā kā, super. Un aktieris Barijs Keogans. Zinām, viņš tagad Peaky Blinderos bija dēls tam Tomijam Shelbyam. Viņš tagad būs Beatlu filmā Ringo Starrs. Viņš ir tā kā Dunkirkā, un kur tik viņš nav bijis. Man liekas, ka Dunkirkā, jā. Viņš ir visur. Viņš šo filmu paņēma pāri, zini, kurai filmai, kuru viņi gribēja?
Gladiators 2. Viņš Gladiatoram 2 pateica pašrol, Sorry, Ridley. sorry, un aizgāja uztaisīt Bird. Un viņš tajā Birdā ir tāds pilnīgi notituvējies ar tādiem kukaiņiem, tāds tā kā auģis sens, nariks, kas tur vienkārši ārdās. Bet ļoti, ļoti, ļoti inčīga filma, ļoti inčīgs darbs. Tātad visu šito soundtracku, kas mums tur ir Fontaine's DC, Sleaford Mods, atkal Blurs un atkal Damons Albarns, kas ir Gorillaz un kas tik vēl ne. Coldplay un The Verve. Tā ir arī britu grupa tur no, man liekas, ka 90. Tie visi ir briti, ne? Tie visi briti. Ir arī tas grime raps, bet ne tas labākais. Super soundtracks, super filma. Viens no jaudīgākajiem sākumiem filmām, kādas es redzēju, kas man uzreiz tā iedeva iekšā. Es uzreiz sapratu, ok, šī man patiks. Jo tu nevari, ja tu tā sāc filmu, tad viss būs kulē un viss būs labi. Tā kā jā, Bird un viņa soundtracks. Nu, tad ejot tālāk, man nākamais ir tāds lielais bloks tieši atmosfēras. Tieši šīs atmosfēras gabali, kas, man liekas, kas saistās, protams, arī ar to pašu Hansu Zimmeru, Hans istaba, bet nu šitie ir ne Hans istabnieki. Viens no tādiem, nu, tiešām tā galvā tā sekvences, Sicario. Es jau redzēju, ka tev rakstīts, man tāds... Sicario, viņi sauc izrādās The Beast. Tā, tieši tas gabals, tur, kur viņi brauc ar to, tur, kur tas konvojs mauc iekšā tagad no Amerikas uz Meksiku, ne, bet no Meksikas uz Ameriku atpakaļ, un viņi tur tajā sastrēgumā, un tā spriedze, kas vienkārši nāk, un nu, jā, Johanns Johanssons mums piedāvā to The Beast. Tas arī ir komponistu vārds. Tas ir reāli. Jā, Ludvigam arī, man liekas, otrs Ludvigsons vai kaut kas šitāds. Bachsons. Jā, viņiem ir daudziem šitādi ļoti vienkārši vārdi. Tad, man liekas, labs gabals, kas ir no filmas Leviatāns, Leviathan, vai ne? Tas krievu gabals. Da. Bet oriģinālais ne, bet komponists Philips Glass noteikti dzirdēts. Un viņam ir tāds gabals, tā ir prelūde no tādas Akhenaten, tad zilganīgs foniņš, ja meklē Spotifyā. Philips Glass, protams, minimālisms tur, tā teikt, bet viņš strādā ar ritmu, un tieši ar to minimālismu, un tas gabals pats par sevi, man liekas, ļoti labi iedarās filmā. Klusums. Nē, tur nav klusums, tur ir tieši uz tādām ritma zīmējumiem. Nu, tu tā kā vari, ja tu tripo un skaties kaut kādās gaismiņās un klausies to bildi, klausies to audio, tu pilnīgi jūti, kā tu tagad sāc sajust kaut kādu vēju vai kaut kas šitāds. Runājot par Boyle, vai ne? Davids Boyles bija pareizi? Denis Boyles. 2 gabali, kas, man liekas, ir leģendāri, visi zināmi. Viens ir Adagio in D minor, tas ir no Sunshine, tur, kur par to kosmosa filmu. Nu, viņi ir, un viņi, man liekas, izmanto vēl... Un es neesmu vēl apskatījies, bet ir jānoskatās. Jā. Un ir tāds gabals In the House, kas ir 28 dienas vēlāk, kas arī ir vienkārši viņa visur dragā. Faktiski tie 2 gabali, kur ir izgriezti cauri arī vēl miljonus filmām, miljonus gabaliem, viņš tāds ļoti leģendārs. Tu noskatījies to tagad viņa 28 visus vēl? Jā. Jesus Christ. Tāds, Boyles, jā. Ar to arī mēs varam palikt. Man liekas, gabals, kura dēļ es noskatījos pašu filmu. Filma nav slikta. It Follows. Filma ir It Follows, 14. gads, tāds ķipa šausmene, bet viņa nav tāda trakā. Tas ir par, es redzēju, neesi? 3 vārdos tāds tā kā Lost, ķipa superstition, super sci-fi vai kas. Lost, ja tu tur pārguli ar kādu, kam ir šis lāsts, tev tagad tas lāsts ir tev. Vienīgais veids, un tev nāk kaut kāds sliktais pakaļ, kurš ir neredzams, izņemot tam, kam ir tas lāsts. Vispārējie viņi neredz. Almost Fridays uztaisīja skeču līdzīgi, kur ir slepkava, tas dīvainais čūks, kas dzēnās pakaļ visiem, ar kuriem tu pēdējo reizi esi pārgulējis, un tad tas viens žeks, ka lūdzu pārguli ar mani. Kāpēc tu man nedzinies pakaļ? Tāpēc, ka tu neesi. Jā. Bet tur tas beigas bija kaut kāds interesants. Tur kaut ko sāka spēlēt uz sistēmu. Bet tas gabals ir Detroit. Minūte 30, nevarētu teikt tāda īsa dziesmiņa, bet viņa tieši no tās ambiences viedokļa, man liekas, tāda ļoti labi. Tu vienkārši klausies, un tu esi iekšā kaut kādā tādā
spocīgā sintiņš, tur tāds ļoti foršs gabals. Detroit no By Disaster Piece. Man liekas, tas, ko ir jāpiemina obligāti, Lord of the Rings, ja? Gales Howard Shore. Ne, Howard Shore ir pats tas komponists. Bet es runāju šobrīd par tiem pirmajiem 3 Lord of the Rings. Viss ir vienkārši fantastisks. Tur ir orķestrs simfoniskais, dara savu darbu. Fucking vilciens arī dara savu darbu. Ja tu būtu simfoniskajā orķestrī, kādu instrumentu tu spēlētu? Visticamāk to instrumentu, ar kuru es esmu jau spēlējis pēdējos 10 gadus, savu čelu vīlētu, vai ne? bet nē, parasti stīgas ļoti labi iet kopā. Viņām ir līdzīgas partijas ar metāla pušamiem, ar mežragiem un šitiem te visiem. Šī stīgas dod tādu labu fonu, un tad šitie bleķinieki vienmēr iedod tādā ručkā. Bet jā, tātad nākamais, ko varētu ieminēt, Harijs Poters. Un zini, kā sauc to, kuru mēs vienmēr asociējam. Jā, kā tu sauc? Hedvigs theme. Hedvigas, putns, tā pūces Hedvigas tēma ir tas Jā. Bet, man liekas, ģeniāls gabals, jo, tā kā tu klausies un tu esi tajā burvīgajā maģijā iekšā, tu esi tur kaut kāds pirmklasnieks, kas tagad brauc uz apburto mežu. Džons Viljams. Arī ļoti tāds komponistisks vārds, tu var atcerēties. Jā, Jānis Bērziņš. Jānis Bērziņš. Un pēdējais, ko varētu pieminēt, man gan nav pierakstīts, kas ir komponists, bet Amēlija. Kā tas soundtracks, ja tev uzliek no kaut kurienes Amēlijas gabals arī. Tu esi redzējis Amēliju? Ne. Ir vērts romantika, bet... Man viss saka, es laikam nosties Amēliju, bet es nezinu, kāpēc visu laiku tā mazliet džaboju viņai. Viņa ir tāds ļoti laba klasika, ko ir vērts. Un tā kā vienkārši neesmu līdz tam kaut kā aizdzīvojies vēl. Tur ir savs laiks, jā, vai sava sezona, kurā brīdī gribās. Tālāk. Okay. Cienījam. Atkal 10 filmas, kur no šīm tu izcelt? Soundtrack ziņā. Tīrais soundtracks. Vienkārši tikai tāpēc, lai cilvēki varbūt noklausītos, ir It Follows. Minūte 30. Tas varbūt nav pat īsts soundtracks, bet man ļoti ir iesēdies prātā tas gabals. Okay. Interesanti. Ko? 82. gads. Ridley Scott. The Blade Runner. Nesen noskatījos. Es biju redzējis jauno, bet es izdomāju, Harrisons Fords. Davai. Baigi labi. Kaut kas man tik normāli patika, bet es arī skatoties, un es skatījos viņu pirms ne Ričards 88 mums ielika šo komentāru, un man jau tad bija tāds, kas tur foniņā notiek. Tātad tiem, kas nezin Blade Runner, Harrisons Fords ir ex-slēdzis, jeb mens, kuram ir jāiet cauri replikantiem, kas ir tā kā uz steroīdiem sabaroti cilvēku kaut kādu mēģiņu veidojumi, un viņš viņus sūta tādā mūžīgajā atvaļinājumā. Un viņš, protams, ir nodzēries un tādā garā. Bet par mūziku. Filma ir interesanti, nenoliedzami, tas skats viss nākotnē. Un tur, man liekas, gads, par kuru viņi runāja, bija 2020, 19. Kaut kas, ļoti tagad. Tikko, un tas bija tas stāsts par to, ka tikko. 19. Varēja būt, ka 19. Jā, jo tāpēc tas 49 ir nākamais, tāpēc 2049 ir otrā daļa, man liekas, kaut kā tā. Un prikols, ka filma bija pilnīgi izgāšanās. Man liekas, viņš viņu uztaisīja par 40 miljoniem un nopelnīja kaut kāds 19. Kaut kas neaizgāja, kaut kas nebija. Bet tur arī nāca ārā paralēli bija E.T. Jā. Un kaut kas, un vēl, nesagāja. Vienkārši nesagāja, pat ja tev Harrisons Fords. Mūzika taisīja Vangelis, kas ir grieķu komponists, mūziķis, kuru Ridleys Scotts uzrunāja, jo viņš bija tikko dabūjis Oskaru par vienu citu filmu, un zinu, kur ar Ridleys viņi bija kopā strādājuši smaržu reklāmā. No smaržu reklāmas viņam bija tāds visai filmai. Un viņš uztaisīja visu uz vienu sintezatoru. Kas tajā laikā bija, tur šis sintezators ir labākais sintezators.
Bet viņš uztaisīja visu uz vienu sintezatoru, pieaicināja kaut kādu tur Londonas top kori, vienu saksofonistu un vienu solistu, kas iedziedāja tā kā dažus no tām dziesmām. Bet tas arī kā vesels albums tam Vangelisam un pieejams Spotifyā vai jebkur citur gan jau, kur tu klausies mūziku. Bet jā, vecais Blade Runners. Vizuāli, tur ir arī tā kā kaut kāda tāda bišķiņa atraktīvāka, tur ballīša vai kāda aina un tā distopija, kas tur ir, jūta nākotne. Mūzika ir, man liekas, ļoti atbilstoši, bet tur ir tā nākotne. Kā jau parasti, vai ne, tā distopiskā nākotne. Ķipa visi kruti, bet korporācijas ir visu paņēmušas. Tas ir tas cyberpunks, vai ne, kur Ķīna no sērijas jau ir pārņēmusi pasauli. Puses ir angliski, puse ir tur hieroglifos. Vidusvaloda, kas ir samiksēta no visa, un tad viņi runā tajā savā dirsas valodā. Un man liekas, ka tur bija tā doma, kad viņš visur, kur viņi brauc un filmē, viņš lēja visas ielas ar ūdeni, lai visu laiku ar atspīdu un viss tas notiek. Tā bija ļoti... Tā bija filma, ko es ilgi uz viņu biju skatījies, bet nevarēju saņemties. Vai tas ir kaut kas tā kā, šī filma pat par sevi pilnīgs kosmos? Viņi ir pilnīgs kosmos, vienkārši tagad skatoties no šīs dienas skatu punktu, un īpaši, kad ir otrais Blade Runners. Tu vari redzēt to, kad ir milzīgs lēciens uz augšu, arī mūzikā, arī otrais Blade Runners. Es īstenībā tieši biju domājis, likt vai nelikt tos Blade Runners, bet tajā brīdī man pirmkārt vairāk asociējās otrais, un tas ir ar to tie mirkļi, kur viņi tur lido. Šitais varējuši griezt līmeni uz leju uzreiz, jo. Līmenis uz leju. Bet, tādi lielie tie boam skaņas, un filmā pati par sevi viņi ļoti labi ieiet, bet to, ka es viņu klausītos, ejot uz kaut kādu veikalu, vai ne, tas īsti tur tā nav. Šitas, man liekas, no visiem, par kuriem es esmu runājis, te nav dažās tur ir vārdi un kaut kā dziedājumi vai ko, bet viņš ir tās visatmosfēriskākais, bet arī priekš manis tā kā visņemamākais uz atmosfērām, jo ļoti inčīga mūzika. Tādā, tu vari strādāt, tu varbūt nevari tur uzlikt viņu fonā un tur dejot baigi, bet tu vari tīrīt māju, tu vari tur rakstīt kaut ko, tu vari darīt šo, jo viņai arī liekas, ka tāds tā kā labirints visu laiku kaut kur iet tālāk un tev ved. Tādā ziņā ļoti, ļoti labs gabals. Viss tas albums. Tad man ir tāds pēdējais, kas būtu par animāciju, un viens gabals tur ir no šausmu filmas. Šausmīgākā filma, ko es esmu, bailīgākā filma, ko es skatījos, es to pateikšu, ka es skatījos reāli gaismām ieslēgtām. Es tā kā aizmirsti to skatīties. Es nezinu, tur čurā biksēs dar, ko vajag. Bet no tām animācijām... Ņem cita biksēs čurā. Vai sēdi jau toltē to visu. Man liekas, ļoti tādi divi spēcīgi gabali, kur vienkārši man ir, varbūt arī daudziem citiem bērnības multenes, ir Chicken Run. Kas tur ir Chicken Run? Par vistām, kuras... tas ir DreamWorks vistas, kas grib izbēgt tur no... Tu neesi redzējis Chicken Run? Paga, man liekas, esmu. Viņam tur griež galvas nostoja. Kas tur bija? Nevienai īsti nenogriež tās galvas, bet tur varbūt... vienai vistai nogriež, bet tā kā tur ir viena epizode tikai ar to. Bet viņa ir viegla, viņa kopumā ir tāda forša, un tur, ja nemaldos, viens no šitiem, tas galvenais, tur Gails ir... Aina. Labi, pafiks. Kurš galvenais Gails? Un ir Toy Stories. Kas ir īpaši pirmie divi Toy Stories. Un šitas ir vienā ar šausmeni? Nē, es vienkārši mēģināju kaut kā sastrukturēt. Toy Stories, Chicken Runs, un man liekas tas, kas no visspēcīgākais ir Incredibles, pirmie īpaši. Un viņiem ir tiešā iedvesma no 1960. Where is my super soup? Iedvesma rektīgi no 1960. gadiem, kas arī viņi atbilst tam animācijas tajā laikmetā, kurā viņi ir, kad viss ir tajā utopiskajā daļā, kur mašīnas vēl ir vecas, bet jau mēs esam ar kaut kādām tur raķetēm un vēl visu kaut ko, un tā mūzika ļoti, ļoti spēcīga un piestāv. Un tā filma, kur čurāt biksēs var, ir Hereditary, 2018. gads. Pati tā dziesma ir Reborn, tā ir
faktiski laikam tā gan pirmā, gan pēdējā pašā filmā. Bet Kolins Stetsons, viņš tur labi ir uztaisījis to gapsīti. Tur ir tā, ka slikti. Nevajag to filmu skatīties ar vājiem nerviem. Ir tā kā, man liekas, filma vispār uz pasaules ir cilvēki, ja? Un ja tu satiec kādu, kurš pasaka, man mīļākās šausmu filmas, tā kā neiesaisties pārāk daudz to cilvēku. Man personīgi no manas pieredzes visi cilvēki, kas man ir pateikuši, man mīļākais žanrs ir šausmu filmas. Es esmu redzējis visas šausmu filmas. Cool. Ko? Te arī mūsu ceļš šķirās. Jo nav fails, nav viens kaut kāds. Es nezinu, man nav bijusi vēlme skatīties šausmu filmas. Un ja es skatos šausmu filmas, es skaļi visu komentēju, es visu padaru pa joku, un ar mani ir briesmīgi skatīties šausmu filmas. Yep. Es to negribu darīt. Es zinu, ka es biju vienā dzimšanas dienā, un tur gāja, man liekas, uz to Annabella vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, es skatījos tā kā gan izai plaukstām, čipats ar pirkstiem. Man tas viss tik ļoti nepiesaista, un cik forši. Klusums, skaļums. Es varu iztikt bez tā. Annabella bija tā, kur mēs ar pāris kolēģiem skatoties. Un mums arī, protams, tā kā savācās draugu grupu, ko skatāmies. Šausmeni! Super! Beigās tad runa gāja par to, ka meitenes aizbrauc uz volejbola nometni un treneris tā kā, tur kaut ko. Tas bija tas, kā mēs to pavērtām. Bet šausmu filmas, nafig. Kas tev kā noslēdzošais? Tā, mēs runājam par mūziku filmās, ja? Man liekas, ir viens režiks, kurš priekš manis visvairāk izceļās ar labu mūziku. Un tas ir Misters Bibliotēka, viņš pats, Kventins Tarantino. Tātad no visām šīm filmām, un tagad tev liktos, ko viņš teiks, vai viņš teiks Kill Bill, vai viņš teiks Pulp Fiction, kur bija Link Vreitas. Es teiktu Django Unchained. Vai Django Unchained. Tikpat labi tu vari teikt The Hateful Eight, kur visu uztaisīja Enrico Morricone, un tas ir nenormāli labs. Jā, tas ir nenormāli. Bet tas viss var iet mājās, jo es saku, ka labākais un mīļākais soundtracks no visām viņa filmām ir Death Proof. Jā. Tiem, kas nav redzējuši Death Proof. Tātad tur ir Kurts Rasels un seksuāla rakstura sievietes. Viņš ir psihopātisks kaskadieris braucējs vārdā Stuntman Mike, kurš vajā sievietes ar savu saķūnēto amerikāņu muskulu. Arī šo teikumu neņem ārā no konteksta. Viņš vajā sievietes ar savu saķūnēto amerikāņu muskulu. Kas ir Death Proofs? Koncepts, ka tu tā salabo saķīlē savu mašīnu, kad viņa ļoti droša. Kā dzima šis scenārijs? Tarantino runāja savu čomu, ka viņš grib pirkt Volvo, tāpēc, ka tā ir visdrošākā mašīna. Čoms viņam pateica, tu nopirkt jebkuru mašīnu un aizved viņu pie kaskadieriem. Viņi tev saķūnēs viņu tā, ka tu viņā nevarēsi nosisties. Death Proofot. Ideja. Sāk par kaut ko domāt, bet īsti vēl nav scenārijs. Tad viņš ar Šonu Penu viesnīcā pārdzērās un tapa šis scenārijs. Ļoti atbilstoši. Tātad tas ir tas. Castingā tur bija vecīti Stallone, Willems Dafoe, Bruce Willis un Džons Malkovičs. Iedomājies tagad Death Proof ar Džonu Malkoviču. No, get in my car, please. Bet Rodrigues pateica, ir tikai viens džeks, ko tu var ņemt, un tas ir Kurts Rasels, un tā arī ir. Jā, viņš ir ļaunais. Viņš ir absolūti ļaunais. Un man liekas, tā filma pat pa sevi, viņai arī tur nebija super, Dievs, labākā filma, skatoties, ko saka visi kino filmu kritiķi, kuriem nenormāli svarīgs viedoklis ir, un teorija, protams. Bet man šī filma ļoti patika no sākuma līdz beigām. Soundtracks nenormāls, jo tas arī bija tas, kur es atceros filmas laikā uzreiz, kur ir kas. Tarantino patīk mūzika un pieņemsim dziesma Down in Mexico. Down in Mexico, pie kuras notika klēpidēja. Tā ir viņa
pati svētākā dziesma un vinils, jo tas, kā viņš to dara, viņš vienkārši rakņājās pa vinila kastēm, atrod visu kaut ko, klausās, un tad viņš izvelk dziesmu, ko tā kā mūzikas mīļi ir uz dirsas. Viņi tādi, ka kur tu šito atrada? Fakts tāds, ka viņš to dziesmu atrada, un viņš tā kā slēpa līdz brīdim, kad bija jālaiž ārā. Bet pat nesoties uz to, mums ir Ennio Morricone, T-Rex, kas ir grupa, arī, kas tur viņi 70, 80 gadi, viņi tādu roka spēle, bet tādu labus gabals. Ir ļoti daudz itāļu muzons, bet pēdējā dziesma Chick Habit. Chick Habit viņš atrada 30 gadus iepriekš, ne tagad, bet tajā laikā, tātad nu jau 50 gadus iepriekš, franču cover versiju. Franču dziesmu, kuras cover versija bija tas Chick Habit. Un tagad tu noklausies to dziesmu, tev galvā viss tā filma sazīmējās. Nu, tik nenormāli, visa noskaņa, viss tas ķipa, viņa tā doma, kā viņš vispār pieiet tai filmē, ka tur viss tā kā nopietns, nenopietns, nu, tāda spēle un viss, protams, par un ap seksu un kājām un pēdām un tādā garā. Un šis esot viens no viņa paša tādiem visizmeklētākajiem sarakstiem, jo te nav ne lielās zināmās dziesmas. Tās grupas un viss viņi zinām, bet tā ir viņu visnezināmākās dziesmas apraktā lāde, un viņš tā kā līdz kaut kādai tur, nu jau analfabētismam salika, tā kā, nē, šito, tad tos, un ritīgi izpētīja. Man ir arī pāris honorable mentions. Nu, pastāst. Filmu, ko es neesmu redzējis, bet es to soundtrack klausos ļoti daudz, un arī plates un viss kaut kas tāds pārdodās, ir itāļu filma La ragazza fuori strada. Piero Umiliani, atkal itālis, atkal klasiskais, nenormāli forša mūzika. 73. gads, kaut kāda komēdija, kaut kas tāds, bet viņi arī var atrast Spotify, kur vēl ne, ļoti forša filma, soundtracks. Un tad man ir divas, un abas ir pa močiem. Motorcycle Diaries par to Che Guevaru un viņa ceļojumu ar čomu pāri Amerikai. Un tur ir ļoti laba, spāņu, tur flamenko un šitādā garā, tur Dienvidu Amerikas skaņas. Tur Buena Vista Social Clubs un tādā... Nē, kā mums šodien tas Džeks, kas maucam izkasts vāģi rādīja? Motorcycle Diaries, nenormāli. Skaista filma pat pa sevi, bet soundtracks labs. Bet iespējams visu laiku labākais muzikālais celiņš kopā ar bildi. Tā ir filma, ko es jau, man liekas, pirmajā epizodē runāju. 69. gada Easy Rider, Jimmy's Hendrix, Steppenwolfs. Un tā tikai turpinām. Es viņu klausījos ar riteni braucot šodien. Man likās, ka esam mašīnu brauc. Ne moc, es braucu pats. Tā kā nenormāli. Can't touch this. Ok, MC Hammers uz laivas. Man šķiet, Atbilstoši. te arī mēs beidzam. Paldies, ka skaties un klausies. Vēlreiz, seko Not Richie 88, piemēram. Atstāj komentāru par to, ko tu gribētu redzēt un dzirdēt nākošajā epizodē. Kādām filmām tu gribētu, lai mēs parunājam? Ko tu gribētu vispār uzzināt? Kaut kā tā. Es ļoti... Šito varēs dzirdēt?